Balsojiet! Balsojiet! Mēs esam labākie no visiem! Šis ir podkāsts Kāpēc? Ar ko es šodien esmu? Es esmu Mārcis Jākapis Roza. Es esmu no Siguldas pilsētas vidusskolas un man ir 16 gadi. Es esmu Matīs Krivļa un es mācos Siguldas pirmajā pamatskolā. Kā jums patīk mērķis? Ko jūs iegūstat no mērķa? Manuprāt, mērķi ir interesanti. Dēļ tā, ka kopiena, kas te nāk, arī darbinieki ir ļoti forši un ir viegli parunāt ar viņiem. Es ļoti izbaudu nākt mērķi dēļ tā, ka te kompānija sastāda pat, lai vai cik tas bēdīgs vai priecīgs. Nu, un vispārībā ir ļoti interesanti. Mērķis man ir kā otrās mājas, gaidu autobusu. Iemācījos daudz jaunas lietas, nāku uz pulciņiem, man ir interesanti. Darbinieki arī jauki ir, man ir daudz draugi no mērķa jauni. Kādos pulciņos tu mērķī piedalies? Es dodos uz DJu un uz foto un video un podcastu apmācībām. Ko tu esi iemācījies šajos pulciņos? Es iemācījos strādāt ar tehnoloģijām un es sapratu, kā strādā noskaņošana, kameras, elektrība un tādas lietas, tā kā apgaismojums. Principā tādas lietas. Okay. Ko jūs domājat par sociālajiem tīkliem un sociālajiem mēdījiem? Manuprāt, sociālajie mēdīji ir tie, kas tavu pašvērtējumu par tevi pazemina. Jā. Ir cilvēki, kuri tev komentēs uz taviem video, sliktas lietas, ja tu viņiem nepatīc. Tas arī tavu imūnsistēmu sabojā. Jo tu vari kaut vai sēdēt istabā visu dienu, skatīties TikTok, spēlēt spēlītes, bet tā vietā tu būtu varējis iet ārā ar draugiem, vai arī uz sporta zāli, vai aizgājis kaut kādiem pulciņiem. Jā. Sociālajie tīkli man ir, liekas, ka viņi tev lēnām galina, bet viņi ir tā vērts, jo piemēram, pasēdēt mājās Netflixā ir interesantāk nekā iet vienam pašam kaut kur ārā vazāties. Sevišķi, ja tev ir mazi draugi un tādi, sapratāt. Bet nākotnes mērķi var iegūt jaunus draugus, ar ko iet ārā. Jā, bet baigi neviens nav tā kā manā vecumā. Bet tu vari arī iegūt draugus, kas nav tavā vecumā un varbūt vecākus vai jaunākus. Tu vari palikt vecāks. Jā, tu vari draudzējoties ar vecākiem cilvēku sevi, uztaisīt par vecāku. Tas nebūtu slikti. Es uzskatu, ka tas nav slikti un tu ātrāk pieaugtu. Varbūt arī nevajag ātrāk pieaugt. Es domāju, es draudzējos ar pārāk daudz veciem cilvēkiem, jo man principā draugi sastāv no 16-gadīgiem līdz 14-gadīgiem. Tādā, saprot? Jā. Tas vai ir slikti tavuprāt? Es nezinu, kā kurš cilvēks ietekmē mani. Ietekmē arī slikti? Ir tādi, kuri grib izrādīties un tādas lietas. Tad mēģina izrādīties. Pēc tam sliktā pusi. Jā, tad varbūt tev nevajag šādu kompāniju un varbūt pameklēt kādu citu kompāniju, kas tev ietekmē labi. Man jau ir daudz draugu, ar kuriem es vienmēr kaut ko kuri baigi neko stulbu nedara, un viņi vienmēr ir apdomājuši, ko viņi dara. Jā. Okay. Kā ir tev, Jāte? Kas tā? Tev ir vecāki draugi? Man nav īsti vecāki draugi, bet es skolā, man ir cilvēki, kurus es pazīstu, bet es viņus neuzskatu kā draugiem. Es varu sasveicināties viņiem, bet es viņiem īsti neju ārā. Bet es pārsvarā ar apjomā ap 16 līdz 17 draudzējos. Bet arī man nepatīk ar tiem 17, 18 gadīgiem. Viņi tev ietekmē slikti, jā? Viņi man neietekmē, jo es nedaru sliktas lietas tādā ziņā, bet paši tādi viņi nav baigi forši. Viņi grib izrādīties, būt tie gaļi kaut kādi, bet viņiem nesanāk. Jā, tā ir. Bet tas ir pašvērtējums, kāds sevi novērtē, vai novērtē sev augstu vai zemu, un galvenais ir, kā tu sevi novērtē, un nevajag pakļauties draugu kompānijā. Tev jāsaprot, kad pateikt viņiem, ka lai beidz tādas lietas darīt ap tevi vai kaut kas tāds. Tu vari vienkārši pateikt nē. Jā. Stiprais, lielais vārds. Jā, un nē. ir cilvēki, kuri nevar pateikt nē.
Tad nē, es tādā kompānijā. Jāiemācās teikt nē. Es arī Jā. kādreiz nemācēju teikt nē. Tagad nē ir mans mīļākais vārds. Stikts. Bet, jā. Kas jūs biedē visvairāk šajā dzīvē ar mākslīgo intelektu? Tur sākt. Piemēram, tas, ka skolotāji noņems man darbu, tā kā noņems atzīmi darbam, jo viņi domās, ka to veidoja mākslīgais intelekts. Bet, piemēram, es to būtu darījis pats, bet tas jau ka nenotiktu. Tu esi tik gudrs, cik mākslīgais intelekts. Tur tā lieta, nē. Bet Mani baigi nebiedē viņš, jo parasti visam ir savs ierobežojums. Un to visu var kā uzstādīt tā kā vairāk augstāk vai zemāk. Bet kā es esmu dzirdējis, mākslīgais intelekts viņš izmanto vairāk resursus nekā viņš dod. Tā kā tas mani biedē. cik bieži tu izmanto mākslīgo intelektu? Tad, kad katru reizi mums ir kāds skolā uzdevums ar datoriem, jā. Okay. Skolotāji lūdzu neskatieties šitā. Kā ir ar tevi, Ati? Nu, vai kāds bija jautājums atkal? Tavas domas par mākslīgo intelektu un cik bieži tu viņu izmanto? Vai tu viņu izmanto? Manuprāt, mākslīgais intelekts nav īsti biedējošs nekādā ziņā. Ja, piemēram, es esmu redzējis, ka tagad cilvēki taisa visādas robotus un tā tālāk, skatoties no mākslīgā intelekta idejas un viss tā. Viņš var dot ļoti tādas sliktas domas. Jā, kaut kā tā. Es izmantoju ļoti daudz telefonu. Kā katrs jaunietis. Jā. Bet vai tu varētu izdzīvot mēnesi bez telefona? Un Es kas būtu grūtākais? Man ir tā bijis. Kas bija pats grūtākais? Labi, es sākšu tā kā wind-up dzīves stāstu tagad. Okay. Es dzīvoju īrijā 7 gadus, un tajā brīdī man patēvs bija atbraucis. Viņš nebija mans patēvs tajā brīdī, bet tā kā mammas čalis bija atlidojis uz īriju. Mums reāli tur bija mansion. Es būšu godīgs. Un viņš es tikko flexoju. Ja? Yeah. Viņš atlidoja, un viņš negribēja, lai mamma brauc uz Latviju. Es nezinu, kāpēc. Man liekas, tā, ka viņš laukos dzīvo, bet beigās mēs atlidojām šeit. Bet tur bija tā, ka viņš atlidoja, viņš uzreiz tā kā aktoja, kā mans patēvs. Tur bija tā, ka viņš man noņēma telefonu uz 3 mēnešiem. Telefonu, planšetu, datoru. Tikai tādēļ, jo viņš tā varēja. Bet cik tev tad bija gadi? Man bija 11, man liekas. Okay, bet tā ir situācija, man liekas, mazliet savādāk. Bet tas, ja salīdzināt, ja tev tagad būtu jāizdzīvo mēnesis bez telefona, un kā tev šķiet, kas būtu grūtākais? Grūtākais būtu atrast, ko darīt. Jo tagad arī, ja man atņems telefonu, tas negarantē to, ka citiem atņems telefonu. Viņi būs tie, kas sēdēs iekštelpā, kamēr es garlaikojos. Vienmēr var atrast kaut kādu kompromisu, Hobiju. un ko darīt. Jā, hobiju. Jā, man ir daudz hobiju. Piemēram, basketbols, volejbols un tā kā sporta veidi. Tu tā kā arī vari, piemēram, to no telefons. Man liekas, tu vari aiziet pieklauvēties pie drauga durvīm. Es tā darīju kādreiz. Nopietni. Jā, tas man nebija telefons. Nē, Tas man jau bija ir kā vecie laiki. Es arī Tas esmu bija tā 10 darījis. gadus atpakaļ. Jā, Vairāk. es neesmu tā darījis. Nekad? Pamēģini. Savā mūžā? Nē, es neesmu. Nekad. Jo man nekad nav bijis tā, ka es varu saņemties aiziet. Jo man vienmēr tāda sajūta, ka es nepatikšu tiem vecākiem vai kaut kas tāds. Un, piemēram, es pie Raivo. Es pie viņa nevaru aiziet bez viņa vecāka atļaujas. Nevarēju. Bet tagad viņi man saka to, ka viņi man uztver kā ģimenes, var iet tur kaut vai pat nesakot viņiem un palikt pa nakti. Dang. Šeit tu vari izmantot to situāciju, tā, ka tev nav telefons, un tu vari aiziet pie tā drauga ciemos. Tā kā, Melanīte, kas tev būtu grūtākais bez telefona? Tas ir tā kā, ja tev vispārībā nav telefons, tad Pilnībā nav telefons. nekāda saziņa. Ja? Kāds Tā kā es braucu ar autobusu mājās, man tā kā būtu sastādīt, cik man nauda kartē. Un tā kā naudu uz autobusu un mājās tikt un sazināties ar māmu, piemēram. Vai viņa būs mājās, vai man viņa braukt, vai kaut kā tā. Jo es parasti sazinos ar māmu par tādām lietām. Bet jūs varat sazināties vai nu no rīta, vai no vakarā par Ar tādām vēstuli. lietām. Un... Nē, bet tā kā jau viņi parasti maina savus plānus, tā kā vajag bieži, es tā teiktu. Ja kaut kas, piemēram, viņai notiek darbā, tad viņi man pasaka ātrāk, jo viņi pat tā kā no rīta nevarētu man pateikt, kas tā kā viņai notiktos tajā brīdī. Jā, bet naudu arī var skaidrā turēt.
Tas ir Cik baigi. bieži tu tur tev ir skaidrā nauda? Man šodien bija, bet viņa īsti bija tā. Skaidra nauda zūd ātrāk. Jā. Tā jau Jā. arī ir. Jā, viņa vienkārši pazūd no mākslas. Ja man ir bijis tā, ka, tā, ka man ir uz kartes nauda, es pat dažu brīdi aizmirstu to, ka man ir nauda uz kartes. Un tad man paliek kaut kāda 2 nedēļas, kaut kāda 10 eiro. Un es nezinu, ko pat darīt ar viņiem beigās. Ieguldīt kaut kur. Es esmu bērns. Tu vari ieguldīt, tu vari krāt. Krāt. Stock market vecīt. Jā, jūs krājat? Jūs krājat? Es nevaru sakrāt. Es arī vispār. nevaru Ir sakrāt. tāda lieta, kā Bet varbūt- Hesburgers ieguldā. Vai arī Tikko kebabs. ciet. Nē, nu, tā kā es esmu krājis, bet, tad, kad es sakrāju pietiekami daudz sushi, tad es varu nopirkt sushi. Un tas ir tas, ko es gribu. Ko jūs darīsiet 50 eiro, ja jūsu podkāsts uzvarēs? Gan jau kā Akropola. Burgeris. Burgers, Ne, nu, maķīts. Matīs KFC. Hesburgers. Jā, vai arī Candy Popā ieskatīt. Oh, Pavazāties shoppingā, zini, tā kā. jā. Bet, ja mēs uzvarēsim, mēs brauksim kopā. Mm, Jā, tieši tā. Jūs visu naudu guldīsiet ēdienā? jā. Nu, tā kā mēs devām Lielākā naudu daļa. pusi. Tādēļ Jā, es nevaru nopirkt. Nē, labi, tur Ņujorkā arī tur ik pa brīdim ir bikses atlaid par 5 eiro. Bet, nu, Lēti? tas ir lēti. Priekš biksēm tas ir Tā kā nopietni bagī biks par 5 eiro, tas ir lēti. crazy deal. Ja tur viss bikses maksā tos 50 eiro. Nu, es tieši tāpat kā viņš. Es aizietu uz. Bet jūs esat Ēsīt. kopā. Mēs iesim kopā. Mēs iesim kopā, jā. Nu, jā. Jums sākumā ir jāuzvar. Mēs uzvarēsim. Veči balsoja par mums. Jā, tieši tā. Uztaisiet kaut kādu intro, lai jūs tā kā paziņot cilvēkiem, ka lai viņi balso par jums. Jā, protams. Balsojiet! Balsojiet! Mēs esam labākie no visiem! Tieši tā Melnīte to pateica.